18. nodaļa – Glābiet savu pasauli. Lai izdomātu nākotni, ir jāatsakās no kontroles. Džordžs Lents. Cilvēks ir zaudējis savu dabu. Tagad, rakstot šīs rindas, es sēžu pie galda mājā, kas atrodas zaļā, saules pielietā ielajā, kas stiepjas gar Švarcvaldes kalniem Vācijā. Šī māja man ir vienkārši brīnums. Tā tika uzcelta pirms aptuveni 250 gadiem, laikā, kad mani amerikāņu senči Bostonas ostā vārīja pasaulē lielāko tējas tasi un veica nakts reidus, lai brīdinātu par iebrucējiem. Šī divstāvu māja ir maza pēc mūsdienu standartiem, un tā ir pastorālās kristīgās lauksaimniecības kopienas lepnums. Bet visspilgtākā šīs mājas iezīme ir durvju un griestu augstums. Esmu vidēja auguma, taču pārējot no istabas uz istabu, man ir jānoliec galva, ja ne ar cieņu, tad uzmanīgi. Un atrodoties istabā, man ir jāpaskatās uz augšu, lai neaiztiktu zemās balsta sijas, kas ar atriebīgu prieku no pirms 2,5 gadsimtiem nocirsta ozola saskrāpētu galvu mazāk vērīgam viesim. Šorīt es sēdēju Ietves kafejnīcā, malkoju kapučīno no baltas porcelāna krūzes un brīnījos, cik spēcīgas slaidas figūras ir mūsdienu vāciešiem. Esmu ievērojis, ka mūsdienu vācieši ir vidēji par pāris centimetriem garāki par mani. Tas ir, viņi ir garāki par saviem tālajiem senčiem, kuru augums nepārsniedza hobitu augumu. Kad es sēdēju un dzēru kafiju, man ienāca prātā doma, vai viņi tajos laikos dzēra kafiju? Es mēģināju iztēloties senās Kirčartenes ielas. Es iedomājos mierīgākus, mazāk druģēnus laikus, kad cilvēki viens otram pievērsa vairāk uzmanības. Šie laiki bija grūtāki no fiziskā viedokļa, taču spriedze prātam noteikti nebija tik liela. Toreiz cilvēku prātos bija mazāks hauss, un viņi deva prātam atpūtu, pirms sāka domāt par citu tēmu. Tātad viņu prāta kustības varētu būt vairāk kā tauriņa lidojums, bet nevis kā lode, kā tas ir tagad. Pēc mūsdienu standartiem Kirčartene ir kluss, bet moderns ciemats ar salīdzinoši tīru ūdeni un gaisu. Laba vieta, kur izvairīties no vietējā progresa uzbrukumiem, ko būtībā pārstāv tādas pilsētas kā Ņujorka, Tokija vai Frankfurte. Bet Kirčartenu tikai nosacīti var saukt par vētras aci, tas ir par mierīgu zonu. Ja Kirčartenes pilsētas laukumā pēkšņi man blakus parādītos šīs mājas celtnieks, viņš būtu šokēts. Viņš dzirdētu skaļu, garām braucošo automašīnu dzinēju troksni, atstājot aiz sevis nepatīkamu smaku pēdas, un redzētu cilvēkus, kas staigāja košas krāsas, pieguļošās drēbēs un trokšņaini steidzas garām ar motocikliem. Viņus būtu pārsteigušas neona izkārtnes, tirniecības automāti, kas izsniedz mākslīgo pārtiku, tetovēti pusauģi, kas ierakstīja savus ziņojumus uz nezināmām ierīcēm, par kuriem viņu Kirčartenā nebija dzirdēts 200 gadus pēc viņa nāves. Vai varat iedomāties, kā viņi justos, ja viņam būtu iespēja pārlidot pāri kādai lielai pilsētai un viņš no augšas skatītos uz automašīnu upēm un cilvēku jūrām, kas plūst iekšā un ārā no ēkām, kas ir 100 reiz augstāks par viņa celto māju? Vai viņš uzskatītu visu šo par progresu? Es brīnos, kā cilvēka prāts, dabas dzimis un audzināts bērns, ir tik atsvešināts no savas mātes. Pirms 100 gadiem cilvēks un daba vēl bija draugi. Protams, mūsu senči nesapņoja un nevēlējās, lai viņu pēcnācēji dzīvotu hiperātruma pasaulē un bez prāta strādātu daudz uzdevumu režīmos, piesārņojot viņu planētu tik tālu, ka visa dzīvība uz tās varētu izmirt. Katrā sabiedrībā ir ļoti mazs skaits cilvēku transcenderi, kuriem ir izcila iekšējā harmonija. Ārēji tos ir gandrīz neiespējami atšķirt no pārējiem.
Ābrahams Maslovs, 20. gadsimta psihologs, kurš pētīja veselus cilvēkus savā darbā Teorija Z, nosauca šādus cilvēkus par transcenderiem. Transcenderiem nav raksturīgas iekšējās pretrunas. Viņi apzināti integrēja haotisko ārējo pasauli ar iekšējo loģiku, kas atspoguļo harmoniju un prieku, kas pastāv ikdienas dzīvē. Maslovs apraksta transcenderus kā cilvēkus, kuri ir bijībā pat par pasaules lietu skaistumu. Viņi atrod svētumu ikdienas lietās. Viņu galvenā motivācija ir patiesība, skaistums un taisnīgums, nevis bailes, alkatība un nepieciešamība kontrolēt, kas mūsdienās ir tik plaši izplatīts. Transcenderi apzinās savu iekšējo vienotību un pauž šo vienotību savā ikdienas dzīvē. Tie ir cilvēki, kas dzīvo dabiski eifo sajūtas stāvoklī. Viņi to realizē tīrā, nesarežģītā veidā. Viņiem raksturīgs uztveres svaigums. Viņi ir novatori, kas spēj piedāvāt svaigus risinājumus vecām problēmām. Jebkurš transcenders var apsēsties un 15 minūtēs nākt klajā ar reālu risinājumu problēmai, kas satrauc visu pasauli. Viņi redz kopainu un palīdz citiem cilvēkiem salikt puzli par savām problēmām. Īsāk sakot, transcenderi ir cilvēces cerība. Viņi nes lāpu, kas apgaismos ceļu uz iekšējo un ārējo harmoniju. Ja lāpu nesošie transcenderi ir cilvēces glābēji, tad kāpēc viņi nedara savu darbu? Kāpēc mēs joprojām slīkstam šajā atdalītības jūrā paši no sevis? Pirmkārt, pasaules glābšana nebūtu nav viegls uzdevums. Otrakārt, tam nepietiek ar pašreiz esošajiem transcenderiem. Īsāk sakot, viņiem ir vajadzīga mūsu palīdzība, un par to ir šī grāmata. Mēs nepalīdzēsim transcenderiem, mēs paši kļūsim par transcenderiem. Šī grāmata iemācīja jums veikt kvantu maiņas procesu, dzīvot kvantu maiņas apziņā un būt kvantu maiņas nodomā. Jūs pats esat pieredzējis, kā sasniedzot eifo sajūtas apzināšanos, labvēlīgas izmaiņas it kā pašas seko ātri un vienmērīgi. Tagad jums ir veids, kā piepildīt jebkuru no savām vēlmēm un pat visas vēlmes, kā arī bez piepūles ienest mūsu pasaulē harmoniju un mieru. Jūs, tāpat kā Maslova aprakstītie transcenderi, esat kļuvuši par lāpas nesējiem, kas kliedē disharmonijas ēnas no iekšpuses un ārpuses. Tagad, kad jūs zināt netveramo eifo sajūtas noslēpumu, neviens jums to nevar atņemt. Pilsētas un valstis, politiskās organizācijas un reliģijas, universitātes un korporācijas, tās visas sastāv no cilvēkiem. Tie ir šo cilvēku kolektīvās domāšanas atspoguļojums. Katrā kolektīvās cilvēces eksistences līmenī pastāv konflikti. Lai kādi arī būtu viņu labie nodomi, vaļu glābšana, pilsētu rekonstrukcija vai pat miers pasaulē, viņi parasti saskaras ar pretestību. Konflikts starp cilvēku grupām tieši atspoguļo konfliktu, kas pastāv individā. Nekādi miera līgumi, lai cik augstu būtu to izstrādājošās organizācijas status, nevar nodrošināt mieru uz planētas. Tas tiks sasniegts tikai tad, kad cilvēki, kas apdzīvo šo pasauli, savienosies ar sevi. Centieni panākt mieru sākas ar cerību un galu galā beidzas ar vilšanos. Ne tas, ka pasaules miera problēma ir pārāk liela vai pārāk sarežģīta. Tieši mūsu centieni mūs aizved pretējā veiksmes virzienā. Pasaules disharmonijas problēma var atrisināt ļoti vienkārši, interesanti un jautri. Mums ir viss nepieciešamais, lai uz zemes celtu mieru tieši tagad, tieši šeit, katrā no mums. To es domāju. Miera tūlītēja sasniegšana. Šī parādība, kas zinātnē pazīstama kā P-efekts, padara vispārēju miera nodibināšanu par pilnībā sasniedzamu mērķi.
kad cilvēku skaits, kas vienāds ar kvadrātsakni no 1% iedzīvotāju, nonāk harmoniskā saskaņotā stāvoklī. Šī saskaņotība noved pie fāzes pārējas šajā populācijā, kā rezultātā rodas pilnīga saskaņotība. Citiem vārdiem sakot, ja jums ir skaitlis, kas vienāds ar kvadrātsakni no 1%, piemēram fotonu, kas vibrē ar tādu pašu frekvenci, tad šiem fotoniem būs harmonizējoša ietekme uz citiem fotoniem. Skaitlis, kas vienāds ar 1% kvadrātsakni no balti karsta ķermeņa izstarotās gaismas fotona, var izraisīt atlikušo fotonu svārstības ar tādu pašu frekvenci, kā rezultātā rodas lielāka harmonija, fokus uz enerģijas koncentrāciju. Šajā gadījumā koherento gaismu sauc arī par lāzeru gaismu. Tas pats attiecas uz cilvēkiem. Karavīru skaits, kas vienāds ar kvadrātsakni no 1% karavīru, kas soļo solī, liek pārējam karaspēkam iet taktī ar tādu pašu ritmu. Cilvēkam kā transcenderam, kurš praktizē kvantu maiņas apziņu, savā attīstībā atstājot aiz sevis parasto apziņu, ir spēcīga, harmonizējoša ietekme uz savu vidi. Kad divi vai vairāki no šiem cilvēkiem sanāk kopā, viņu ietekmes spēks ir vienāds ar spēka kvadrātu. Tas nozīmē, ka tad, kad divi kvantu maiņas apziņā esoši cilvēki ir kopā, viņiem ir harmonizējoša ietekme uz 4 cilvēkiem. 4 cilvēki kvantu maiņas apziņas stāvoklī līdzīgā veidā ietekmē 16 cilvēkus. 16 cilvēki kvantu maiņas apziņas stāvoklī harmonizē 256 cilvēkus, bet 256 cilvēki ir līdzvērtīgi 6400 un tā tālāk. Šī parādība ir acīmredzama kvantu maiņas semināros, kuros simtiem cilvēku praktizē kvantu maiņas apzinātību visas nedēļas nogales garumā. Tas ir loks uz cilvēces nākotni. Ja mēs varam to īstenot, ja mēs varam iedvesmot pietiekami daudz cilvēku šajā skaistajā, bagātajā pasaulē, kas ir mūsu zeme, lai viņi kļūtu līdzīgi transcenderiem. Sakarā ar P-efektu, ko cilvēki, kuri praktizē kvantu maiņas apzināšanos, atstāja uz vidi, pietiekami daudz no tiem, lai izveidotu fāzes pārēju, ir kvadrātsakne no 1% iedzīvotāju. Citiem vārdiem sakot, vairāki cilvēki, kas praktizē kvantu maiņas apziņu, kas vienāds ar 1% pilsētas iedzīvotāju kvadrātsakni, pozitīvi ietekmēs visus pilsētas iedzīvotājus, neatkarīgi no tā, vai viņi zina par starp tiem dzīvojošiem pārpasaulīgajiem cilvēkiem. Šis skaitlis ir pārsteidzoši mazs. 1% uz 1 miljonu pilsētu ir tikai 1000 cilvēku. Būtu nepieciešami tikai 32 cilvēki, kas dzīvo kvantu maiņas apziņā, lai pilsēta, kurā ir 1 miljons cilvēku, būtu dzīvību veicinošs, harmonizējošs un dziedinošs efekts. Šī principa efektivitāti pārbaudīja transcendentālās meditācijas kopiena 60. un 70. gados, pamatojoties uz FIB noziedzības statistiku. 22 lielākajās ASV pilsētās noziedzība samazinājās vidēji par 24%, kad pārpasaulīgo meditētāju skaits katrā pilsētā bija vienāds ar kvadrātsakni no 1% pilsētas iedzīvotāju. Vajadzētu tikai 1760 transcenderus kā jūs, kas dzīvo eifo sajūtas apziņā, lai nekavējoties radītu veselīgāku, tīrāku un mīlestības pilnāku dzīvi visiem ASV iedzīvotājiem. Lai panāktu mieru un labklājību pasaulē, mums būs nepieciešami tikai nedaudz vairāk par 8000 cilvēku, kas praktizē kvantu maiņas apziņu. Pats labākais ir tas, ka jums pat nav jārūpējas par pasaules miera tēmu, jūs varat tam vispār neticēt. Jūs varat koncentrēties tikai uz savu es, pareizāk sakot, patieso es, paturot prātā šo tēmu, ja vēlaties, un mēs visi no tā joprojām gūsim labumu. Jūs pat varat dzīvot alā.
apzinoties kvantu maiņu, un visi citi cilvēki līdzīgi kā ap magnētu dzelzs skaidiņas sāk sakārtoties ap jums. Tā ir vienkārša kvantu mehānika. Tas ir ceļš, pa kuru cilvēkiem ir lemts iet. Tāpēc es uzrakstīju šo grāmatu. Mūsu uzmanības centrā nav miers uz visas planētas, bet gan miers individā. Tas padara pasaules mieru par personisku kategoriju. Mums nav jāpievienojas grupām, jāraksta dokumenti vai jācer un jātic, ka pasaulē kādreiz iestāsies miers. Mums ir jāatrod tikai miers sevī, un tas, protams, pārsniedzot mūsu robežas, ar savu ietekmi sasildīs visu pasauli. Pat ja iepriekš esat mēģinājis būt miermīlīgs cilvēks un neizdevās, nav jāuztraucas. Šī ir jauna tehnoloģija, kuras pamatā ir tikpat veci principi kā pati apziņa. Kvantu maiņa un kvantu maiņas nodoms stājas spēkā, kad mēs pārtraucam darboties, kad esam klusumā un mierā, ko rada eifo sajūtas tīrā apziņa. Eifo sajūtas apziņa ir paaugstināts un cildens stāvoklis. Spēja to realizēt cilvēkam ir dota no dzimšanas un ir viņa neatņemamas tiesības. Tas iespiežas sirdīs un harmonizē visu cilvēci. Tam ir dīvains nosaukums, taču praktizēt to ir tikpat viegli un dabiski, kā sajust savas sirds ritmiskos pukstus. Eifo sajūta ir silta un viesmīlīga gaisma. Tā mīkstais aicinošais siltums sola drošību un komfortu, kas jūs sagaida sevī. Atjaunojot saikni ar savu patieso es, jūs atviegloti uzelposiet, sajūtot, cik viegli ikdienas problēmu smagums nokrīt no jūsu pleciem. Tu esi brīvs, laipni lūgti mājās.